ko man rokās ir 2 no ražotāja Thermotech termālajiem tēmēkļiem. Tubas versijā Oryx 650 un Oryx 635. Abiem 600 matrīca, abiem lāzera tālmērs, kā mēs redzam, iebūvēts. Jāni, es zinu, ka tu esi viņus mēģinājis reālajā dzīvē medībās. Varbūt pastāst sīkāk. Ir tā, jā. Tātad es pašlaik aktīvi testēju tātad Oryx 650L. Jā, kā tu teici, klasiskā tubas versija. Esmu uzmontējis to uz saviem tātad 30 mm riņķiem. Man ir vīvers sliede. Nu, vienkārši es varu ātri noņemt. Jā. Un ko tev vairs vispār pateikt? Īstenībā ir tā, ka šis ir pēdējais, pats jaunākais tēmēklis no ražotāja Thermotech. Pirmkārt, sirdsmieram, es zinu to, ka tam ir 3 gadu garantija. Es to uzlieku. Es medīju, un viss strādā. Ja man ir 3 gadi. Tev ir 3 gadi, lai viņu sasist viņu īstenībā ir pagrūti, jo pirmkārt, kas man patīk, kad lāzera tālmērs, kā tu teici, ir lēcā iekšā. Jā. Man nav no sāna vairs nekāda lieka, no korpusa nenāk nekādi ārā papildus, kā saka, izbīdījumi. 50 tā lēca, tas ir tēmēklī principā maksimums. Tā ir klasika. Kas man patīk? Nu, protams, sagaidīsim vakar, es tev iedošu noteikti viņos paskatīties. Varbūt uzreiz, Jāni, pastāst arī skatītājiem to 35. un 50. lēca. Kur būs atšķirība? Kāpēc labāk ir izvēlēties lielāko lēcu? Atšķirība būs tā, ka lielāka lēca, pirmkārt, tā ir vērtīgāka. Mednieku izpratnē runājot, tas ir mazliet lielāks starta pietuvinājums. Mazajā lēcē būs šis pietuvinājums mazliet liksies, ka tu redzi to mērķi mazliet tālāk. Tātad, ja man vajag zūmēt, ja es redzu tieši to pašu distanci ar 50, tad ar 35, lai tu redzētu to pašu, ko es, tev jau būs mazliet digitāli jāpievalk. Un tajā brīdī digitāli pievalkot, tu mazliet zaudē kvalitāti. Zudīs. Bet ir savi plusi arī 35. lēcē, kad tev redzes lauks ir plašāks nekā man 50. Tas nozīmē, ja tu esi kaut kādā darbībā, medībās tūmā savam mērķim, tas pats, meža cūku bars iznāk, tev ir daudz plašāks redzes lauks, teorētiski. No vienas puses tas tā ir, bet tādu krasu atšķirību tieši medījot, es tā baigi ar to neizjūtu. Bet, ja mēs runājam par cenām, tad 35. cena ir daudz draudzīgāka nekā. Protams. Jā. Ja mēs skatāmies kopumā Thermotechu, tad vidēji šādas klases tēmēklis maksā stabili 4000 un pat vairāk. Man patīk, ka šim tā cena nav pārspīlēta. Ja? Te sanāk aptuveni 3380 eiro. 3680 eiro. Tas ir jāskatās mūsu mājaslapā aktuālais piedāvājums tajā brīdī. Bet šeit ir 1000 eiro starpība. Tā kā principā, kā veiksmīgi var lietot arī 635L Oryx, tāpat arī šādu. Tas ir katra izvēle. Vēl runājot par medībām. Piemēram, visa tā vadāmība, kad tu esi medībās, kad tu reāli sēdi tornī, ir ērti, viegli ar visām pogām operēt, ar visiem asumiem, attālumiem, filmēšanām. Tātad, ja mēs skatāmies par pogu izvietojumu, tās ir tikai 3. Tas ir speciāli taisīts, lai tu ātri tumsā neapjuktu, kas ir kas. Tā arī tās maliņas. Jā, es visiem iesaku, un arī pats to vienmēr mājās daru, ka es visu izspaidu dīvānā, kā saka, bez stresa, lai man nav tornī jāsāk pēkšņi skatīties, kuri meņo, kuri kas. Tātad 3 pogas, ieslēgšana, izslēgšana, un šeit uz tausti tumsā baigi forši var to ieslēgšanas pogu sataustīt. Šeit ir tālmēra poga. Vienreiz nospied, nekādu lieku darbību, uzreiz ieslēdzās lāzera tālmērs. Un, protams, arī video foto, kas arī nav mazsvarīgi. Protams, viņam ir arī automātiskā ierakstīšana. 10 sekundes pirms šāviena viņš pats ieraksta tātad šo te visu. Tas gan ir forši to šāvienu brīdi. Jā. To laiku tu arī var pamainīt garāku. Te es skatos arī baigi ērti ir pietuvināt attālināt. Jā, šis ir digitālais zooms no 1 līdz 4. Jā. Tas gājiens ir diezgan laidens. Es uzskatu, ka nav vērts, pilnīgi piekrīt Thermotecham, ka nav vērts vairs taisīt uz kaut kādu 12 reizēm. Jo šis attāls izplūst. Protams. Attāls zaudē kvalitāti, bet šeit ir pielikts optimāli 1 līdz 4, tā kā vajadzētu būt arī reālās medībās, kad man nav jāizgriež nejauši līdz galam, un pēkšņi tas attāls ir izplēsts, un viņš ir izplūdis. Briedis. Jā, un pikseļos sadalījies. Tas ir tīri, pat ja tu uzgriez uz maksimumu,
Nav tā, ka tas attēls tev iet pa gaisu. Viņš ir normāli, saprotami lietojams. Es zinu, ka citiem ražotājiem ir, bet pastāstīt, vai Thermtecham arī ir attēls attēlā? Attēls attēlā, protams, tas nav nekāds jaunums. Tas jau ir, man liekas, jau no pirmajiem tēmēkļiem Thermtechs to dara. Ir mednieki, kam tas patīk, ir kam vienkārši mednieki to nelieto. Es šeit tad ieslēdzu, jo tas tomēr uz tēmēšanu daudz ko izsaka. Es arī esmu mēģinājis, man arī, teiksim, nevienmēr, bet ir situācijas, kad ir patīkami redzēt attēlā. Kas man pārsteidz viņam, kad viņam ir ļoti jūtīgs sensors. Tie ir 15 mK. Tas nozīmē to, ka pat ja arī šis te zvērs, pieņemsim, klasiski ej uz meža cūkām, un šis te ruksis ir mazliet krūmos, tātad tu uz viņu skaties, un es ļoti labi aptuveni, teiksim, tādā klasiskā distancē 80-100 metros ļoti labi redz arī krūmus. Tas ir svarīgi. Jo viņi ir augsti, viņi nav silti, un termiķiem ar šo te lielo milikelvinu daudzumu, viņi var neparādīt tos krūmus. Bet par cik ir tie 15, es ļoti detalizēti, tiešām, un arī tas veido tādu kā pārliecības sajūtu par šāvienu. Jo nevienmēr tie krūmi ir tik daudz, ja ir daudz krūmu, tad viņos šaut nedrīkst. Tas nav pareizi. Bet reizēm to krūmu ir maz. Un tu tiešām vari šaut, raidīt šāvienu. Vai krūmu, vai arī savu zāli kaut vai. Protams, mēs tur varam diskutēt, iet tālāk, ka zvēru tad izlaid ārā viņu brīvā, kā saka, teritorijā un veids šo šāvienu. Bet katrā ziņā ar šo nepalaidīs garām. Visas tās mazākās nianses, viss būs diezgan labi redzams. Tā kā varbūt tas ir ļoti svarīgi. Īsā kopsavilkumā, kas būtu tie galvenie uzsvaru punkti, kāpēc lai cilvēks vai mednieks izvēlētos tieši Oryx, tieši 650 ar lāzeru tālmēru? Pirmkārt, kā jau sākumā iesāku, 3 gadu garantija, stabilitāte, miers. Otrām kārtām tomēr lielais, plašais ekrāns un kontrastainais tātad pats attēls, kas ir principā tas ir tas pats Vox sensors. Viņš ir ļoti detalizēts, viņš ir ļoti kontrastains. Ja tu redzi melnbaltu, tad tas arī izteikti melnbalts ir. Ja tu redzi kādu, teiksim, sīkāku detaļu, tad viņi ir ļoti, tā arī, ka viņi vienkārši ļoti labi redzama. Tāpēc tā ir kvalitāte, tas ir garantija, arī cena īstenībā. Skatoties pret, varbūt, ja drīkst tā salīdzināt mazliet citus ražotājus, tad šeit cena, manuprāt, galīgi nav pārspīlēta. Tad mēs varam teikt tā, kvalitāte par saprātīgu cenu. Es domāju, ka tas ir pat vēl vairāk. Super. Mazliet par akumulatoriem. Tātad te mums ir liels, milzīgs akumulators. Tātad 21,700. Tas ir 5500 amperstundas. Tas ir aptuveni kaut kādas 6, es pat teiktu 8 stundas, šis akumulators. Tā saka, veselu medību reizi, tu vari sēdēt droši tornī un neuztraukties, ka tev pēkšņi tēmēkļi komplektā nāk 2 gabali iekšā. Tātad mēs iegūstam uzreiz 2 akumulatorus. Jautājums, Jāni, vai komplektā nāk arī lādētājs šiem akumulatoriem? Protams, lādētājs nāk. Tātad te ir arī uzlādes kabelis nāks komplektā, var uzlādēt ar C-type. No powerbanks vienalga. Un tas lādētājs ir dubultīgais. Man tagad pie rokas nav ko parādīt, bet ar to viņu var arī forši mājās lādēt arī citus pārējos akumulatorus. Nav tikai šim. Piemēram, Thermtech monoklis, jo tur ir tieši tādi paši akumulatori. Tur ir 18,650. Bet šis akumulators ir tiešām jaudīgs, viņš ļoti ilgi iet un par to ir prieks. Tā kā manā skatā, ja ir tēmēklis, tad beidzot ir uztaisīts kārtīgs. Tad tas ir Oryx. Oryx 650L, Vai 635L. Tas ir pēc gaumes lietas. Gaume un arī vispārējais. Cik cilvēki, tik varianti. Es domāju, ka arī ar šo var ļoti veiksmīgi medīt. Un varbūt, kad lielā lēca mazliet foršāk ir uz lieliem attālumiem monitorē. Teiksim, veikt šāvienu var kā 100 metros ar šo, tāpat ar šo bez tad varbūt šis tēmēklis vairāk tad būtu arī piemērots plēsēju medībām, piemēram, lapsām, ienocumiem, tornī sēžot lielākā distancē, jāatļauj pieredzi un galīgus. Un tiem medniekiem, kam patīk balistiskie kalkulātori, tad tie abi šeit ir iekšā. Super. Ir ļoti forša aplikācija telefonā, savienojuma ar šo tēmēkli. Var ātri lejuplādēt turpat medību tornī, video foto uz savu tālruni, pārsūtīt uzreiz draugiem. Man ir tā, ka, protams, kad iefilmēt vajag, tas ir forši, pēc tam var analizēt, palielīties mazliet, kā jau medniekam mazliet patīk. Bet, kas man ir ļoti svarīgi, ka es vienmēr nofilmēju arī tātad šāvienu brīdi,
Jo reizēm ir tā, ka gadās, ka tas zvērs nav uz vietas, nenoguļās. Bet Jā. viņš kaut kur ieskrien pret kaut kādu mežmalu grāvī. Tad, ja tev ir iefilmēts, tu vari ļoti, ļoti precīzi pateikt, pie kura koka, kur tev iet un meklēt, jo tev ir šis video. Tas ir viens variants. Otrs variants manā pieredzē ir bijis tāda situācija, ka it kā izdara drošu šāvienu, pārliecinās šāvienu, nav. Un tajā mirklī tad es ņemu, skatos to video. Un tiešām ir vienreiz tāda situācija bijusi, ka es redzu, es esmu aizšāvis tam dzīvniekam garām. Līdz ar to, labi, es vēl aizēju pārbaudīt tās pēdas. Protams, nekas neliecina par trāpījumu, bet man ir šī dubultā pārliecība, ka nav tomēr ir mana kļūda bijusi. Un nav šis medījums nav veiksmīgi iegūts. Tādā ziņā arī ļoti forša iefilmēšana. Bet kā jau arī teicu, viņam ir automātiskais video saglabāšanas ir super. Funkcija. Tas ir pat, ja tu aizmirsti nospiest tā tad ierakstu pogu. Satraukumā. Tev garantēts video ir. Super. Jā, tā kā... Es domāju, ka ļoti labi. Kur mēs viņus varam dabūt, apskatīties, Sigmār? Veikalā GPS Pro vai Protams. Arī pie mūsu izplatītājiem, jā, kas ir pa visu Latviju. Mums ir Oskalis veikals. Oksalis. Latvijā Oksalis. Oksalis, Gun Markets. Skyhunters. Un Angelārums. Angelārums, protams. Jā, viennozīmīgi. Tā kā... Jā, arī vēl varētu arī piebilst noteikti to, ka ja šim medniekam gribās paņemt, pārliecināties ar šo tēmēklu savās platībās, apskatīties savus medījamos dzīvniekus vispār, jo, kā saka, pārbaudīt dzīvē, ir iespēja atbraukt pie mums uz veikalu, dabūt šo iekārtu nedēļas nogalē uz demo, uz testu. Es domāju, ka arī noteikti ar mūsu sadarbības partneriem var sarunāt tieši to pašu. Jā. Un tad, kad cilvēks paņem jau uz sestdienas, svētdienas sev savās platībās to iztestēt, visu apskatīties, iepazīties, tad tā ir pilnīgi cita lieta. Un tad vairumā gadījums viņš atbrauc un pasaka, es viņu atstāju sev. Viens ir skatīties YouTube apskats, kā mēs šeit runājam, bet kad cilvēks tiešām paņem uz testu un pats par visu pārliecinās, tad arī tas jau ir savādāk. Jā. Es domāju, mēs pievienosim arī pie šī video arī pāris video fragmentus, kā mēs esam atbraukuši, paskatījušies te uz briežiem un tad cilvēki arī varēs redzēt, ko ar viņiem var reālajā dzīvē redzēt, cik tālu var redzēt. Un vēl ir, visbeidzot, nobeidzot, kas man patīk, ka Termtex kā ražotājs, es viņu diezgan sen jau lietoju, kad viņam ir izteikti detalizēts attēls arī sliktā kontrastā. Tas nozīmē, ka ir klasiskais latviešu, kā es to saucu, pelēkais laiks, kad ārā ir migla, lietus, vienmēr sakot, ļoti daudz ūdens molekulu. Jā, šis attēls, jebkurai termālai iekārtē mazliet zūd šī it kā tā ilūzija, kas zūd šis attēla kvalitāte. Protams. Bet Termtex, neskatoties uz to, tomēr izveidoja šo attēlu maksimāli labu. Nevis tikai pašu zvēru, kurš ir silts, jo zvēram ir 40 grādi, bet arī Termtex ļoti smuki sazīmēs. Ja tā zvēra ir mežs, tad tas mežs būs smuki redzams. Ja tur ir kalns un lauki, tad tas viss būs redzams. Nebūs tā, ka ir milzīga migla un aizmugurē viss ir, kā saka latviešu valodā, pienā sagāja. Pienā. Jā. Ko atliek vien gaidīt vakaru un notestēt, ko šie tēmekļi rādīs tumsā. Jā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ar jums kopā bija Jānis Lākuts, Sigmārs Cinovskis, gpspro.lv. Brauciet ciemos. Tiekamies.